Tad izstāsta, ka Rubens sākus ir divos starta pieciniekos un Ulbrok arī. Kaut gan Ulbrokai šķiet, ka varētu būt divi aizsargi pāri un trīs uzbrucēji trīnieki. Vēl pretējs taktiķis šeit metiens no distants nedaudz garām. Izstāsta, ka Nazārovam neizdevās. Nu, teikt, cerētais. Getstāvičs. Un vārti! Spēles! Pieaugušo florbolā bieži vien spēlētāja daļa pazūd arī no tās skatavas, ja, un tāpēc sev parādīt vēl ļoti labi un pieteikt virslīgai izsaukt. Arī to, ko jau pieminēja tajā spēles sākumā par šo dziļumu, ja, kad Masters var pieteikt. Bīstams metiens Nikolas Burbo izpildījumā. Man noteikti jāspēj. Bet tas viss piederās pie lietas, tāpēc jau to florbolu padara tik interesantu. Bet nu mazākums Ulbroks komandai. Bet bīstams moments uzreiz pie Rubena. Zināt mistēriju, vai tas ir Toms vai nav. Īsti nekas nevedās skaitiskajā vairākumā. Nu, skaitiskais tagad bīstams metiens. Ja viņš iemestu vārdu. Par Zviedrijas Superlīgā. Salīdzinot tikai ar mūsu Latvijas florbolu, tomēr šeit soļi ir daudz bargāki. Būs 2 minūtes noraidījums Kristram Leksam par klubināku. Noteikti sliktākais no treneru puses skatoties, nu nav bijuši arī baigi daudz momentu. Kārs Lumiņš, vārti! Lai nu kas, bet vēl minūte palikusi skaitiskajā vairākumā. Joprojām līdzīgā izkārtojumā cenšas spēlēt. Bīstams metiens pa vārtiem Nikolas. Izkārtojums gan tas pats, bet un izskan pret Račikovs ne līdz galam nokontrolē Artūrs Bumbiņu. Kas ir izsaukt uz pēdējo sasaukumu, tad gana daudz. Viens no tiem ir vārdsargs arī. Šeit tīri izcīna un Magons stabili darbojas vārdos. Ja 9 spēlētāji no 22 ir Ulbrokas sistēmas. Un šeit kļūdās Getstāvičs. Un vārti. Likās jau, ka 15 minūtēm otrajā periodā. Kopā tad. Cik tur ir automātiski 41 minūte, ielaiks. Un vārti! Kovaļovs, Renāts. Ļoti neapmierināts savu komandas biedru Nazārovs. Un metiens no vidas un... Nazārovs bija ļoti neapmierināts. Ciliņš! Spēcīgs metiens. Fogels laba mājkustība. Tiek garām Leksim, bet tur jau nāk uzreiz palīdzība. Tagad Kristers. Tuvajā metiens. 2 centru zonā un 2 aizsardzībā, kas ir atkal tādā aizsardzībā nedaudz drošāk. Grūti teikt, pret kuru komandu vieglāk kā spēlēt, bet Rudolfs prognozēja, ka 3. periodā būs kāda 3 vārtu. Un kļūda vidus un vārti! Vārti un... Vienu momentu viņi ir virslīgā. Ļoti vērtīgs spēlētāji Rubenai. Nu, būs vēl noraidījums kādam no Masters spēlētājiem. Jā, izsokās mums tas vairākums. Rols vienkārši paņem bumbiņu un zvana pa vārtiem. Nu, vai trāp, vai ne? Baigi interesanti ir nostājusies Ulbrokā. O, kas par metienu! Kurš kāds cits? Tie goli, kas sabirst, lai tu apspēlētu pretinieku pozicionāli, nu tie ir 20%, varbūt pat mazāk. Būtu interesanti Latvijā tādu pētījumu veikt. Kamēr mēs runājam par pētījumiem, Nazārovs! Tā kādam no tiesnešiem, kādreiz, kad es kaut ko nesaprotu, atļaujos kādam pajautāt, teikšu godīgi, diezgan nāk pretī uz komunikāciju, izskaidro situācijas. Tā kā Knoks labi vārtīši pirms 2 gadiem zelta. Tā kā, nu... Labi, jā, kļūda vidus zonā, Bebris. Labi, Sīliņš nolas situāciju. Pēc tam kļūdās. Un Lauris Knoks. Ulbrokai, manuprāt, sabalansētāk nedaudz. Sitieni, bet tiesneši ļauj spēlēt. Noraidījums. Laidīs, jo tev visu laiku ir bumba. Šeit nepacietīgi nospēlē Leks, uzlec virsū Petersons. Labā pozīcijā lūdzu. Kāds izveidojās moments, bumbiņas saglabāsies. Daudz spēlē ar busi. Un pēdējās 10 sekundes. Un nošļūk metiens Spilbergam šādā. Lai traucētu viņam un iedeva pārnes bulītu, es 2+10 dabūju. Tāds klusums man nebūtu ērtiet, teikšu godīgi. Spēcīgi. Getstāvičs. Ar to jau nedrīkst skatīties. Nav jau tāda pieeja, kur tu nāks viņa augšā pie mums? Nezinu. Tagad Tūmiņš pret Magonu. Tūmiņš neiemet. Kas paēm? Skatīsimies, cik ļoti tas ietekmēs to spēles gaidu. Artemijs. Šodien pašreiz vairāk grēkāžu pozīcijā, bet ātri visu var labot. Viņš met garām vārdu. Arī patīk intriks uzreiz. Zin, kā tirpiņas skrien tur kāds plieš matus droši vien pie TV ekrāniem. Kāds mierīgi ūdeni iedzer. Račikovs labas kustības, bet... Var mest no savas pozīcijas, viņš kreisajā devītniekā nevar mest, jo tur ir caurums. Tas ir izskats. Pilnīgi precīzi.
Leks arī tāpēc nemet kreisajā devītniekā. Petersons. Ilgi velk, ilgi pauzē. Magons ir meistars. Nu, skatīsimies tagad. Liek, viņam patīk fintot. Skatīsimies. Neviens īstumā vēl nav izmantojis finta elementu. Saminstinās pēc tam liekas. Pogals gūs viens vārds jau šajā spēlē. Iespēja arī realizēt pēc spēles metienu. Un filigrāni viņš to izdara. Niklaus Burbau pret Lauru Knoku. Rubene kļūst par U18 čempioniem.